Labdien, es esmu Aija, bērndārza Kukurama vadītāja, un šodien es jums gribu izstāstīt par ļoti svarīgu lietu, kā bērniem radīt interesi par grāmatām ļoti agrā vecumā. Ļoti agrā tas ir tāds bērndārznieku vecums, kā pie mums bērni nāk no 1,5–2 gadiem. Kādēļ? Tādēļ, ka mēs dzirdam pēdējā laikā visu kaut kur, bērni nelasa, lasīt prasme krītās, bērni tikai sēž telefonos, grāmatas nevienu vairs neinteresē, mūsdienu bērni, ai. To ir iespējams mainīt, tikai tas ir jāsāk darīt ļoti laicīgi. Svarīgākais, kā iepazīties bērnam ar grāmatām, ir pētīt un lasīt tās kopā ar mazuli. Kopā tas nozīmē ņemt viņu klēpī un kopīgi skatīties grāmatas, parādīt viņam, kā to dara, pāršķiram lapas un pētam, kas tur ir. Un tas teksts, ko mēs tur stāstam, tas pat nav tik svarīgi. Svarīgākais ir tas mūsu emocionālais stāstījums un piesaista bērnam. Un šādā veidā bērnam vienkārši nostiprinās tā sajūta, kad, lasot grāmatu, es esmu kopā ar mammu, viņa velta man nedalīt uzmanību, velta man laiku, tas ir patīkami. Līdz ar ko mēs vienkārši veidojam šo te asociāciju. Lasīt grāmatas, tas ir patīkami. Nākamais punkts, kādas grāmatas izvēlēties. Un te nu ir triks numur 2, sekojam bērnu interesē. Tas nozīmē ļoti uzmanīgi vērojam bērnu un pētam, kas viņam interesē. Un to var just jau 1,5 gadu, 2 gadu vecumā noteikti. Ejam ar bērnu pastaigāties un skatāmies. Jā, viņš pievērš uzmanību kaķim un skrien viņam pakaļ, lasam viņam grāmatu par kaķi. Jā, viņš apstājas būvlaukumā un nav gatavs spērt tālāk ne soli, jo tur ir lielā kravas mašīna, kas gāž ārā tur zemi. Tad lasam viņam grāmatas par kravas mašīnām. Bet, ja viņš pastaigas laikā sēž ratos un sēž mammas telefonā un skatās tur, kas tur notiek, nevis skatās apkārt, ko mēs darām? Mēs paņemam telefonu, noliekam nost un izsniedzam viņam to tad, kad viņš būs iemācījies lasīt. Jo mazi bērni, kas ļoti daudz laika pavada telefonā, mēs atņemam viņiem šo spēju koncentrēties, noturēt uzmanību uz tādām vienkāršām nekustīgām lietām, jo viņi pierod, ka tur kaut kas kustās, tur kaut kas notiek, paliek garlaicīgi un viņi patin uz priekšu. Lūk. Bet grāmatas tur burti nekustās, viņi tur stāv. Un grāmatas, un ne tikai burti, bet arī attēli. Un bērniem mazinās šī spēja koncentrēties un pētīt tādu vienkāršu nekustīgu lietu, kā grāmatas. Tāpēc pa priekšu lasīt prasme, pēc tam mobilie telefoni. Nākamais punkts, ko tieši lasīt? Raiņa kopotos rakstus, Hariju Poteru, jā, bet ne 2-gadniekam, nedaudz vēlāk. Mazam 2-gadniekam, 1,5-gadniekam vai pat 1-gadniekam svarīgi ir lasīt ļoti vienkāršas grāmatiņas. Un lasīt tas nozīmē pētīt, un tur nav obligāti jābūt tekstam. Tas nozīmē, ka, mums ir lieliska grāmata par gliemezi. Mēs viņu šķiram vaļā un skatāmies, kas tur ir. Paskaties, kas tas ir? Tas ir gliemezis. Kādi viņam radziņi, šitā ir viņa māja. Jā, viņš rāpo, mēs tādu ārā šodien redzējām. Tas ir gliemezis. Skatīsimies tālāk. Kur arī gliemezis. Tikai ar bērnu daram to lēnāk, nekā to daru es. Vai arī tam līdzīgas grāmatas, kur ir jau nedaudz sarežģītāki sižeti, kur mēs varam runāt vairāk. Un svarīgs nav pat mūsu teksts, ko mēs lasām, bet svarīgi ir, kā mēs stāstam un pievēršam bērna uzmanību. Un mēģinam noturēt viņa uzmanību. Jā, kravas mašīna, tādu mēs ārā redzējām, viņai ir kravas kaste, jā, puisīts ar tēti skatās. Vardsakot, mēs stāstam par to, ko mēs redzam sižetā, ļoti vienkāršiem vārdiem, bet ar emocijām pievēršot bērna uzmanību detaļām. Un tad, kad bērns jau ir nedaudz lielāks, tad mēs varam sākt lasīt kaut kādas jau grāmatiņas ar tekstu, bet būtu labi, ja tas būtu kaut kāds tekstiņš, kas ir vai nu ļoti vienkāršs, vai nu viņš atkārtojas, vai tie ir mazi īsi dzejolīši, vai tur skaitām pantiņi, tur enebene res, skvinter, pinter, džes, enebene rupucis, skvinter, pinter, pasprucis. Tādi šim, ko es noskaitīju, pat nav jēgas, bet bērnam viņš patiks, ja mēs to darīsim emocionāli un ar izteiksmi. Bērniem patīk klausīties valodā, viņam patīk klausīties vārdos, bet nepārspīlējam ar gariem, sarežģītiem tekstiem, garām pasakām, tas viss nāks vēlāk. 4. svarīgā pamācība ir pēdējā laikā ir daudz grāmatas ar skaņām, piemēram, tur piespiež podziņu un valis tur rūc vai govs mauj vai ko valis tur dara, vai ar lodziņiem, ka tu ir grāmata, piemēram, kā šī, kur tu atver lodziņu un skaties, kas tur ir iekšā. Tās ir brīnišķīgas grāmatas, lieliskas grāmatas, bet svarīgi ir iemācīt bērnam, kā tās lasīt. Jo, ja mēs vienkārši viņam iedosim šādu grāmatu, 1,5-gadniekam es ticu, ka pēc 2 minūtēm tie lodziņi baigi forši plīst, viņi būs noplīsuši nost.
vai tās skaņu podziņas tiks vienkārši spaidītas, kamēr visiem kritīs uz nerviem un tiks izņemts baterijas. Nē, tāpēc, bet grāmatas ir brīnišķīgas un viņas daudz ko bērnam māca, tieši šīs grāmatas. Tāpēc mēs mācam bērnam, mēs atkal ņemam viņu klēpī un rādam viņam, paskaties, te var attaisīt, kas tur ir? Tur ir ābols, tur ir paslēpusies pelīte ar ābolu. Rekā, taisam ciet, skatāmies, kas ir tālāk. Vai, vāverei tur ir aste, pasties, re? Aiztaisam ciet, viņa skatās ārā. Vardsakot, atkal pievēršam uzmanību detaļām, mācam apieties ļoti uzmanīgi, lai nesaplīst, ļoti saudzīgi. Un tāpat ar grāmatām ar podziņām. Jā, tur ir, uzzīmēts, piemēram, rukstis un blakus podziņa nospiežam rukšu skaņu. Stāstam bērnam, re, kur ir rukstis, paskaties. Kā nes ruksis saka, paklausīsimies, nospiežam podziņu. Re, kā viņš saka, ruk, tu māki tā pateikt. Ļoti interesanti, skatīsimies, kā saka govs. Vardsakot, ierādam viņam, kā to darīt, un tad tas tiešām būs ļoti izglītojoši un ļoti noderīgi. Un nākamā 5. lieta, kas ir svarīga, lai bērnam šī patika pret lasīšanu nostiprinātos, ir ieviešam lasīšanas rituālus. Piemēram, mums bērndārzā tas ir ļoti vienkārši. Ir kaut kādi brīži, kad ir grāmatiņu laiks, piemēram, bērni ienāk ārā no pusdienām, nomazgā rokas, un kamēr tiek saklāts, tur sagatavotas pusdienas, bērniem ir lasīšanas laiks. Viņi pieiet pie groziņa, izņem grāmatiņas un lasa, pēta. Kā nu kuram vecumam patīk. Tur ir arī tādas ar burtiem, ir ar bildēm, jo vecums dažādas, grāmatas dažādas. Tāpat, piemēram, pusdienlaikā tie bērni, kam nenāk miegs, viņi var lasīt grāmatas. Jā, kāpēc ne? Nostiprinās lasīt prasme. Lūk, tāpat arī mājās ir ieviestos šos lasīšanas rituālus. Piemēram, pētam grāmatiņu pirms miedziņa vai pētam grāmatiņu pēc pusdienām, pirms iešanas gulēt. Arī darot to regulāri, bērniem patīk lietas, kas ir regulāras, un tas rada viņiem drošības sajūtu. Darot to regulāri, esot kopā ar jums, bērni vēl jo vairāk nostiprinās šo sajūtu, ka grāmatas tas ir forši, grāmatas lasīt mums ļoti patīk.